Mēs esam Golden Gorilla Gym sporta klubā kopā ar Kalvi Rudzīti. Viņš ir sporta treneris, skolotājs un tagad arī aktieris. Jā. Bet par visu pēc kārtas vispirms mēs parunāsim par to, kas jauns Limbažu novadā. Kalvis ir apskatījies pēdējos ausekļu numurus un ir kaut kas jauns Limbažu novadā? Ir noteikti kaut kas jauns Limbažu novadā. Jā, Limbaži ir aktīvi, prieks par to. Un ir interesanti šeit dzīvot. Jā. Kad tev draugi prasa, kas jauns Limbažu novadā, ko tu parasti atbildi? Draugi parasti pajoko, kas nav no Limbažiem, vai nav kāds aplis uzbūvēts jauns, par to ir parasti kāds joks. Tad tiek apspriests krimināla ziņu kronikas parasti, jā, tā. Un palielam ar humoru kaut kas, jā. Bet vienmēr ir ko pastāstīt, vai tā ir laipa kāda atjaunota, vai kāds objekts uzbūvēts, vai pasākums noticis. Tā kā lepojos ar Limbažiem, kad man ir ko pastāstīt draugiem. Jā. Un tu pārskatīji ausekļus. Kas tev uzrunāja? Jā, kas man uzrunāja? Ja mēs tā uzreiz makšķerēšanu skatos, kad ir aktīvi makšķernieki atgriezušies. Man ir pāris draugi arī, kas ļoti būtībā aktīvi ar to nodarbojās. Un ir, es teikšu tā, top 3-niekā. Man liels lepnums par viņiem. Pirmais, kas man iekrita acīs, bija nedēļas gaviņnieks, ko mēs esam Anitu. Anitu esat suminājuši. Un starp citu šī sieviete, precīzāk viņas vīrs, mēs strādājām tie gadi 12 atpakaļ Fēniksā, un viņa aizgāja mācīties par skolotāju. Un tur man dzimta pirmā ideja, ka es arī varētu būt skolotājs, lai nebūtu jāstrādā naktsmaiņas un vēl visādi darbi, ka tas tā varētu būt diezgan forši. Un īstenībā viņa man pirmā iedvesmas tāds tā kā avots, Anita. Tā kā, jā. Kā tas bija? Tu vienkārši parunāji ar viņu par šo? Vīrs stāstīja, ka viņas sieva mācās, ir iestājusies neklātienē mācīties. Un es domāju, kāpēc es nevarētu. Un tad radās tā pirmā sēkliņa par to pedagogu profesiju. Un tu aizgāji mācīties, studēt augstskolā ne tā kā no skolas sola, 12. beidzot? Nē, 20, ja nemaldos, 7 gados. Man arī tur ir stāsts. Es strādāju ceptuvē, bija mana dzimšanas diena, nākamā dienā guļu gultā un man sāp pirksti no darba. Tur ir fizisks darbs. Un es domāju, šitā es negribu nodzīvot, kaut kas ir jāmaina. Un būtībā mēnesi pēc oficiālās studentu uzņemšanas iestājos LU sporta jomā, pedagoģijā un veiksmīgi. Kāpēc uzreiz pēc vidusskolas neaizgāja kaut ko baigi mācīties? Aizgāju mācīties. Tikai kaut ko citu? Jā, juristos mācījos, pusotru gadu nomācījos. Iemīlējos, un tad vairs skola nebija prioritāte, un joprojām esmu iemīlējies, un tikai cits prioritātes tagad, protams, un baigi forši. Jā. Tā kā redz kā sanāca, jā. Un, protams, tur arī tik labi pieredze iegūt jurisprudencē, mācījos policijas koledžā, un tur arī forši jauni kontakti, un kaut kas atkal no tās vides. Jā, bet 27 gados kaut ko mainīt absolūti nav par vēlu. Nav vispār par vēlu. Man tēvs 50 gados arī iestājās ceļbūvē augstskolā un veiksmīgi visu izdarīja. Ar angļu valodu bija grūtāk, bet malacis visu izdarīja. Un tā kā vecums tiešām nav šķērslis, ja ir gribēšana, tad viss pārējais sakārtosies. Jā, labi. Tālāk. Ejam tālāk. Ejam tālāk. Te man laikam viss arī beidzās. Florbolisti malēči man reiz piedāvāja patrenēt florboliistus. Kaut kas mums līdz galam tur nesagāja grafikiem, bet jā. Katrā auseklī šeit es skatījos arī atkal gaviņnieki. Man jau laikam tie cilvēki patīk visvairāk. Šeit esmu, Guna, lieliska sieviete, daudz ko dara un izdara. Tā kā prieks par arī sanāk par līdzcilvēkiem, prieks, kādi ir uzņēmīgi un darbotspējīgi cilvēki. Tā kā, jā. Šeit ir Valmieras teātris par psiholoģisko drāmu šaubas. Man uzrunāja īstenībā drāmas man patīk, jo tās visvairāk kaut kā aizķer. Tev gribās tās izrādes tādas, kas bišķiņ tā kā vairāk? Jā, dziļāks nekā vienkārši tāds pliks, tāds viegls humors. Lai arī tas kādreiz ir vajadzīgs, bet man patīk, ka bišķiņ aizķer. Jā, ka tu esi noskatījies un pēc tam ir pārdoms un, lai iešūpo dvēseles stīgu. Tā, kas mums tālāk, kas iekrita acīs. Pa lāčiem interesanti. Jā, Limbažā novadā arī modušies lāči. Lauki ir Pālē, un tad mums tur arī ir būtībā lāču, teiksim tā, taka gar Svētupi. Un jaunībā, bērnībā, kad vecāvam bija aitas,
Un vēl lopi bija arī gadījums, ka lāči ir saplosījuši lopus. Tas viss ir tepatās. Arī pirms 30 gadiem tas notika vienkārši tagad aktuālāk. Man patīk teikt, daba nemīl tukšumu. Redz, kā mums aizgāja meža cūks no meža prom, dēļ mēra, tad atnāca lāči. Tā, ko es tālāk sados? Televīzija man nav īsti aktuāla, televīzijas programmas neskatos. Jā, ir savu raidījumu, varbūt, ko skatos, bet tas arī viss. Ejam tālāk? Ejam tālāk. Tā, Dambrate, super, jā. Dambratē, paskaties, arī mums ir kaut kādi apbalvojumi. Un tā ir man bērnības spēle ar vecstāvu. Tas man ļoti arī uzrunāja. Katrs tas raksts ir kaut ko es varu paņemt un atcerēties. Brīnišķīgi, kad Limbažu Lielezera pludmali piedzīvo pamatīgi pārbūvu. Jā, Remes tur lielisku darbu dara. Viņš, man liekas, ir īstajā vietā un brīnišķīgi attīsta pludmali. Tā kā vasarā visi novadnieki, visi, kas skatās ārpus Limbažiem, droši brauciet uz Limbažiem, ļoti fēni pludmalēm. Es esmu dzirdējis, sakām cilvēks, kur kādreiz no Cēsīm un tur Valmieras, ka līdz jūrai var arī nebraukt, tepat Limbažu pludmalē, citu, ar īpaši maziem bērniem, ka tur tā kā drošāk un viss kaut kas ir blakus. Jā, tieši tā, un te tiešām viss. Man patīk arī, kā minējums bija par Limbažiem, ka mēs esam kā dzīsla, kā tāda kārtīga asins dzīsla līdz jūrai. Tātad Valmiera, Cēsis, Strenči, visi, kas brauc, viņi dabū braukt cauri dzīslu, cauri Limbažiem. Un tāpēc ir forši, ka mums ir kur gan pabarot tos visus iebraucējus, gan viņi var izklaidēties šeit. Tas, man liekas, ir tā priekš. Kādas ciemiņas es vedus uz pludmali rādīt? Esmu pludmali rādīt, jā. Es esmu tiešām ar tādu lepnumu. Esmu arī tur strādājis, kā savā ziņā beivačs, ja tā var teikt. Es strādāju Limbažu peldbaseinā, un tad vasarā, kad peldbaseins ir ciet, tad mēs dežurējām tur kā pludmales patruļi. Jā, tu esi dzirdējis, ka tur tagad būs arī tas piepūšamo atrakciju tā kā parks? Nē, to esmu palaidis garām. Redz kā. Tā kā sekojiet informācijai Auseklī. Mēs jau sarunājam, ka uzņēmēji, kurš šo te visu būvēs, tur būs tāds piepūšams atrakcijas vecākiem un jaunākiem bērniem. Bet es arī pagaidām tā konkrēti nezinu, kā tas izskatīsies, bet par to jūs varēsiet izlasīt Auseklī. Tas ir zem lautas? Vai arī... Tas ir uzņēmējs, tas ir privāts uzņēmējs, kas ir vēl labāk, jo ka nevis, ka pašvaldībai kaut kas tur jāorganizē, jādara, jo pašvaldība jau parasti ar kaut kādu bez maz uzņēmēju darbību nodarbojas, tā kā nav uzņēmēji. Tas būs kādos no nākamajiem Ausekļiem? Tik drīz nē, jo cilvēks vēl tur gatavojās, viņam ar tur nav vienkārši tādas lietas. Tad pilnīgi jauna ideja. Burvīgi, jā. Esam izbaudījuši kaut ko. Varēs ar puikām nākt daudzīties. Tieši tā, mums ļoti patīk ūdens, jā, un fantastiski vienkārši. Jo es tādās neesmu bijusi, kur ir pie kaut kādos ūdeņos vai pie jūras vai kaut kur ieliek tā kā ūdenī. Jā. Tu esi bijis kaut kur? Es esmu bijis Igaunijā, Rumu karjerā. Un Latvijā, laikam, es neesmu bijis. Esmu gribējis uz Māru vai kaut kur tur. Ir adrenalīna, uzraisošs pasākums, var tur skriet, lēkt, ir forši, jā. Un vēsas ir virsū, tātad arī droši. Un tiešām tā, pie vasaras ļoti piestāv šāda aktivitāte. Laba lieta tā kā. Laba lieta, jā. Lielezers ir burvīgs, brauciet. Vēl tieši vakar sanāca ar vienu no dēliem sarunu, ka nevar sagaidīt, kad būs silts laiks, kad varēsim arī pa Lielezeru daudzīties. Jā, disku golfs burvīgi. Man brālēns spēlē ļoti labi. Man daudz draugi spēlē disku golfu. Tā kā redz arī tas pats stāsts, kad var braucot cauri uz jūru, tu var piesāt un uzmētāt disku golfu. Un pat ja tev nav inventārs, tu var aiziet uz lautu un palūgt bezmaksas šķīvīšu, izspēlēties un doties tad atkal tālāk. Arī forša lieta sakārtot. Protams, jā. Es atceros, ka vēl sākumā kaut kas tur kaut ko rīvējās, vai tev vajag vai nevajag. Bet es domāju, visi kā viens tagad var teikt, ka vajadzēja. Taču paskaties, priekškalniņš ir sakārtots, visa tā vide. Izpļauts vienmēr. Jā, sakopts. Man liekas, burvīgi. Tā kā mālaģu dzeņu un vispārējā, kas tur darbojās, tā kā cepurnos puiši. Jā. Labi. Jā, politika, protams, te tiek apspriesta. Limbažu novadvadītāji cer uz jaunu valdību un labākiem ceļiem. Esmu ļoti diplomātisks. Jā, mans viedoklis, man nepatīk neko argumentēt, un es pieņemu, kā ir. Es nobalsoju, eju uz vēlēšanām, protams. Jā, es vairāk man patīk saskatīt labo, nekā skaitīt kaut kādas atkal skabargas acīs. Un, man liekas, ir labākas lietas, kur aiziet enerģijai. Kā piemēram, es te skatos, kad mums būs krupļu glābšanas misijas.
Jā, tie ir rakstīts, ka mums ir gada dzīvnieks parastais krupis. Un es kādreiz piedalījos tādā pasākumā. Nē, neesmu. Jā, būtībā tiek no lielceļiem lasīt no skrupja. Pagad, tu esi piedalījies? Bet ne šādi šeit jau ir oficiāli ar pieteikšanos, ka tev iedod GPS koordinātas, kur jābūt. Bet es esmu uz laukiem braucot pie Svētupas piestājas, palasījis malā. Vārdas krupjus, jo ir brīdis, kad viņi ir tik daudz tur, kad tu saproti, ka jāpalīdz ceļiem bišķiņ tik pāri. Jā. Vai ne? Jo, starp citu, es braucu vakar uz Sprīdīšiem, uz Korģenes pusi, pa Viļķenes pāles ceļu, un tur pirmo reizi mēs redzējām arī tās zeltainās zīmītes ar to krupīti. Jā, brīdini, ka tur tiek. Es teiktu, ka krupji tur vēl nebija, bet zīmes jau ir uzliktas. Vajag siltāk un nedaudz mitrāk. Viņam patīk, kad ir +5 grādi un ir tāds dzestrumiņš un no zemes nāk tas siltums augšā, kas mijās ar mitrumu no gaisa, un tad viņam ir īstā vide, lai atkal pārvietotos un turpinātu savu dzīvību. Izrādās, tas arī krupju speciālists. Man patīk būt tā, jā, man ļoti plašs spektrs, kurā darbojos, ko zinu. Interesanti, jā. Starp citu, pa kūdru rakstīts, kad, jā, laikam krupju tēma par kūdras purviem arī. Tur man ir savu veidu darbošanās bijusi. Esmu palīdzējis puišiem veikt kūdras purvā geoloģiju, geodēziju, kas būtu inventarizācija būtībā. Jā, tev ir veikals un tev ir jāsaskait, cik tev ir pienpaks. Kūdras cilvēkiem, kūdras firmām ir jāzina, cik daudz ir kūdra vēl palikusi, cik daudz ir izlietota. Un tad man arī tur ir bijusi pieredze mērīt purvu. Tu būtībā braukā pa Latvijas purviem ar tādu ļoti garu adatu un tiec līdz gruntī, tiec līdz smiltī, un tad var noteikt, cik ir dziļš purvs. Es saprotu, tas bija tāds tā kā gadījuma palīdzi. Teiksim, tā haltūriņa. Jā, čaļiem vajadzēja muskuļus, un būtībā tad es tur lieliski varu nospēlēt savu lomu. Jā. Bet bija interesanti beigās. Ļoti interesanti. Jā, tiešām esmu neskaitāms purvus izbraukājis Latvijā. Mums ir ļoti daudz purvju, un bieži vien ir tā, ka tu vari braukt pa ceļu, un te ir mežs tikai, te nekas nav lauks, pēkšņi aiz meža ieloka vēl kaut kur tur var parādīties 100 hektāru liels purvs, kad tu neredzi ne galu, ne malu. Esmu Latgalē ar vilcienu braucis caur purvu, lai tur darītu to, kas ir jādara, un tiešām tas ir mums tā diezgan attīstīti. Kā šogad viņiem ies sakarā ar visiem interesantajiem notikumiem pasaulē? Jāskatās, jo tur strādā liela tehnika, degvielas patēriņš ir milzīgs, kā jau. Tagad tas ir aktuāli, jā. Bet kaut kā tā. Lāči nav redzēti vilki, aļņi, cūkas, jā. Purvos, jā. Opā. Jā. Labi, ar lāčiem visu tev priekšā, tu tur kaimiņos lāčiem laukos esi. Es ceru, ka nē, bet labi, jā, ko darīt, es zinu. Donordiena, jā, burvīgi. Pirmais raksts, jā, pa donoru esmu īstenībā donors jau ar stāžu. Tagad gan neesmu kādu laiciņu nodevis asinis, bet mēs ar sievu agrāk ļoti bieži Rīgā, kad dzīvojām, tad nodevām asinis. Forši sajūta palīdzēt. Tev tur paču bija meitenes, tas man arī vienmēr patīk. Jā, es bieži vien simulēju, kad māsiņa man bišķiņa reica, un tad man iedod to ošamo spirtu. Tad, cik labi. Jā, forši patīk vienmēr. Pievērš vairāk uzmanības. Jā, un mēs arī visur, kur ejam, būtībā ejam ar tādu smaidu, ar tādu atvērtu sirdi, un tad attiecīgi arī tas cilvēks pretī ir tāds, ar foršu pieredzi. Viņam ir priecīgāk. Jā, es domāju, ka tad atnāk kāds zēns pajokojas tāpat, un uzsver to vieglāk. Pa policiju man liels prieks, kā policija mums strādā. Starp citu, mums pāris policists nāk trenēties. Ļoti spēcīgi cilvēki, jā. Gan fiziski, gan raksturā. Tā kā arī man par viņiem liels prieks. Bet, ir ko darīt viņiem, jā. Un tā ir tiesa, kad uz pilnmēnesi cilvēki paliek savādāki, aktīvāki, uz algas dienām, uz labiem laikiem. Tas ir ļoti arī. Jā, pēc apstākļiem. Jā. Starp citu, es pats esmu strādājis policijā, bet to laikam tad pēc tam 3 mēnešus es nostrādāju Salaspilī pašvaldības policijā. Jā, arī tāda pieredze man ir. Ko tu vispār neesi darījis, vai ne? Jā. Daudz bijušas profesijas. Spēka matrica iedarbība, jā, par mākslu. Savu spēku mandals atgādina, jā, tas ir ļoti interesanti. Kad katrai enerģijai ir savs grafiskā izpausme. Man bija pieredze, ka bijām Spānijā ceļojumā. Tur bija nofotografēts, negluži nofotografēts, bija sasaldēts avota ūdens. Un būtībā tagad, kad braucam uz Spāniju, mums ir sava vieta, kur ņemam ūdeni.
Un tas ūdens ir, tad, kad viņš tiek sasaldēts zem mikroskopa, viņš ir kā sniegpārsliņa. Būtībā viņš ir maksimāli tuvs dabai, neaiztikts ar cilvēka pirkstu, viņš tiešām tek no strauta. Un tas ūdens ir kā sniegpārsliņa, pēc tam mikroskopā skatoties, salīdzinot atkal veikalu ūdeni vai kādu citu apstrādāto, viņš tur ir tāds haotisks. Nu, jā, tā kā tu pats esi pārliecinājies, ka šīm enerģijām, ka nav tā, ka tās ir tādi māņi. Pilnīgi noteikti tic, ka ir kaut kas vairāk nekā mēs varam sataustīt un sajust. Ir noteikti kaut kādas enerģijas, tāpēc jā, pilnīgi noteikti ticu, ka ir kaut kas netaustāms un daudz spēcīgāks par tādām materiālām lietām. Jā. Nu jā, tikko bijāt Spānijā, jā? Jā, tikko bijām. Nesen atgriezāmies, jā. Un kas jaunas Spānijā? Interesanti, ko pirmais novēroju, biju laukumiņā, bērnu laukumiņā ļoti daudz. Man nav nekāda pretenzija pret krievu valodu, bet es tiešām sajūtos kā Rīgā Purčikā. Ļoti daudz bija krievu valoda apkārt, jā. Tātad, tas tā interesanti likās. Bet laiks smuks, cilvēki burvīgi, atvērti, smaidīgi. Man jau patīk sveicināties. Es bieži vien arī nepazīstams sveici. Es tev redzu cilvēks, kāpēc man tev nepasveicināt? Un tur ir mana vide, kad tur visi hei, hello, hi, hola. Un tā sajūta. Tu varbūt tur tik atvērts un komunikabls nesabiedējot cilvēku pretī, bet Latvijā varētu būt tā, ka... Es atvērtību un smaidu, bieži vien kāds kaut ko pārprot. Cilvēkam liekas, ka daudz, tā kā viņš tādu nesaprot, kas notiek, kad kāds smaida tev pieejot pretī un sveicīt. Tieši tā, jā, starp citu man ir bijis tā, kad apmēram, kur tu tik smaidīgs, es kaut ko salietoju, es saku, nē, es pamodos. Tad viņš aizdomājās, ne visi, ka vienmēr pamostās. Man patīk tāds skatīties uz dzīvi. Tāpēc skatieties, mums lielvārds josa, tā jau ir vesela enerģija, vesels dzīves stāsts, kopš dzimšanas, darba, novecošanas un galā beigās atkal aiziešana. Tas viss ir jau katrai kultūrai, acīm redzot, tas ir kaut kur jau aktuāli. Skaties, Igaunijas ziemeļaustrumos. Tā esi tu? Jā, tas mans stāsts par to, kā es biju Igaunijā skatīties, starp citu. Tur uz Nārvas pusi, tur mazāk sanāca man pašai, starp citu, līdz šiem aizbraukt. Jā. Un īstenībā iesaku, tur ir ritīgi interesanti. Es skatos tādu dabas skati. Jā, tas ir karjeras stāsts. Tur kādreiz iegūst degslānekli, Igaunijā iegūst degslānekli. Tas ir tāds, no kā var taisīt kaut ko, eļu kaut kādu līdzīgu naftas produktu, tur arī degvielu un kaut ko tādu. Baigā tāda ķīmija, no kā var visu ķīmisko ražot, ko ražo ar naftu. Un tur ir tādi, pēc tām raktuvēm, viņi te ir rakuši, tā kā atklātā ieguva tur bija, un tad viņi te rakuši ir, tā kā ņēmuši to degslānekli ārā, un tur ir uzrakuši tos kalnus, jo tur tas, kas viņiem nav vajadzīgs, tur ir uzrakti kalni. Tā izskatās, jā, kad ir ļoti iespaidīgi. Un redz pa tām korēm, tiem kalnu korēm, tev var iet tā kā pārgājienā, visu kaut ko darīt, un tev var braukt uz upiem un laivām pa to ūdeni. Ritīgi, ļoti skaisti izskatās, starp citu, neparasti skaisti. Wow! Un tas ir Narvā, jā? Jā. Tas ir Narvas tūmā, tā kā teiksim tā. Tajā Idaviru reģions, tā viņi sev sauc, ko mēs pat nezinām. Un tur, starp citu, ir ritīgi foršas raktūs, degslānieku raktūs, tā kā pazemē. Es biju bijusi... Kā ekskursijā var aizbraukt, jā, muzejs tur arī ir, Kalnraču muzejs. Un tad tur tiešām pazemē tāds raktūs un tāds ritīgas raktūs. Reizēm liekas, ka cēlas raktos ir būts. Tur diezgan tīri forši, viss tā kā diezgan forši. Tur, kā pazemē, tur ir, kā lai saka, tādas tur, ritīgi slapš un netīrs. Tāda ļoti skarbi. Tā kā patiesībā ļoti interesanti. Vismaz šis būs jāieliek višlistā. Mums ir tāds čeklists, kur mēs gribam aizbraukt. Jā, šito izlas paskaties, jo te tu, man liekas, varētu arī atrast konkrētas kaut kādas lietas, kas tā kā... Man jau patīk, ka ja spā piedāvājums arī. Jā, tur citu ir labs arī spā piedāvājums. Jā, kad var arī spā. Tur ir visām. Skatos, tur ir vējģeneratori. Es zinu, ka kaut kur iepriekšējos rakstos bija kaut kas par vējģeneratoriem. Pat to mēs tā kā bieži dabūjam rakstīt par vējģeneratoriem, jo ir tā kā cilvēki, kas tā kā uzskata, ka vajag, tad, ka nevajag, tad šis te pašlaik, mēģinam sekot arī līdzi, tur ir pat, pašvaldība arī šo te jautājumu tā kā mēģina risināt, tā kā aizliegt jau nevar galīgi, bet, ir cilvēki, kur, man liekas, uzskata, ka vispār to nevajag, bet tad ir tie, kas tā kā kaut kur pa vidu, tā kā, ka vajag, bet, vajag sakārtot tās lietas.
Tas, ko es saklausu no mūsu pašvaldības, ka viņi par to, ka vajag to enerģiju, mums vajag visu, bet vajag bišķiņ tā kā kārtot, lai nepārklātu robežas. Es esmu runājis ar cilvēku, kas esam kategoriski pret. Viņam ar argumenti diezgan tādi, te var saprast, kāpēc tu esi pret. Un esmu ar cilvēkiem runājis, kas ir pār, būtībā, cik zemes īpašnieks var nopelnīt, attiecīgi, cik apkārtēja tos labumus var iegūt. Jā. Un to neatkarību enerģētisko mums arī tā kā vajag. Tieši tā. Starp citu, Spānijā, kad biju, tur bija ļoti daudz, tur bija tiešām attīstīta šī nozarē. Bet mēs arī braucām un bija saruna. Es skatos uz viņiem, ja man būtu mans pagalms, es negribētu skatīties dienā uz tādiem lieliem mega aparātiem. Bet tajā pašā laikā, ja tas ienes kaut kādu atkal pozitīvu... Droši vien jāmeklē vidusceļš kaut kāds saprātīgs. Tieši tā, par vidusceļu, jā. Mēs esam izskatījuši avīzi, laikam, vai ne? Jā, mēs esam izskatījuši burvīgi. Es skatos, man paši priecē, atkal būs zvejnieku svētki. Jā. Es nezinu, bet man patīk tas, ka arī zvejnieku svētkus tagad rīko uzņēmējs. Nezinu, kur trešo vismaz gadu. Tā, kad ir atnācis uzņēmējs, nevis pašvaldība atkal rīko par savu naudu kārtējos svētkus. Tieši tā. Man liekas, tas nav pareizi, ka pašvaldībai jārīko visur arī nav tieši tā. Labi, pilsētas svētku vai kaut kas tāds. Jā, protams, kaut kad var, bet ir visforšāk, ka Jā. Paskatieties, kas pa muzikantiem būs Fiņķis, Līvi, Busolīts, Galvanovskis, Siksna, Malta muzikants. Tā kā brauciet uz zvejnieku svētkiem, Saltgrīvā atkal būs zvejnieku svētki. Jā, tieši tā. Ieplānojiet, labi. Bet tagad mēs parunāsim par tevi un par to vietu, kur mēs esam. Tātad mēs esam, atgādinu vēlreiz, Golden Gorilla Gym. Kas tulkojumā būtu Zelta Gorillas sporta klubs. Jā, precīzi, Zelta Gorillas sporta klubs. Kāpēc tāds nosaukums? Rakstot projektu, šis viss tika uztaisīts ar projektu. Es biju bezdarbniekos un bija iespēja uztaisīt projektu atbalstu jauniem uzņēmumiem. Nav nemaz tik viegli izdomāt nosaukumu. Bija jautrie muskulīši, fitnes limbežos un vēl visādi. Bet mēs sapratām, ka gribam galā izveidot tādu kā kopienu. Tas golden, sākšu no pēc kārtas, secīgi golden ir kā dārgakmens, kā zelts. Un mūsu ķermenis ir kā zelts, kas būtībā ir dārgakmens, kurš ir jākopj un jātur tādā vērtē. Un tad veidojas tas golden. Gorilla, jo mums ļoti patīk dzīvnieciņi, mums ļoti patīk daba, mums mīļākie raidījumi, National Geographic, dažādi raidījumi, BBC Earth un vēl viss kaut kas tāds, un skatāmies ar bērniem. Un tur ir gorilla, un gorilla ir ģimenisks dzīvnieks, viņš ir primāts, un viņam ir svarīga ģimene. Un tad mēs arī asociējām to ar sevi, ka mums ir svarīga ģimene un draugi apkārt, un galā tas izveidojas ar kā kopiena. Un šeit arī man sportisti, kas būtībā atnāk, viņi jau man baigi nemainās. Mūsu dalībnieki ir, kad kāds jauns pienāk, tad atkal kāds aiziet, bet galā, kas atnāk un kam iepatīkās tas, ko es dodu un kāda tā atmosfēra mums te ir, tad arī paliek. Un būtībā kopā kļūstam stiprāki, tagad lēnām. Taps kāds pārgājiens, taisām pārgājiens. Mēs taisām ar sporta zāli gan pārgājiens, gan saucamos klases vakars. Un mākam ne tikai sportot, bet arī atpūsties un savādāk pavadīt laiku. Jā, un galvenais, tāda kopieniņa esam, kas turamies kopā, un baigi forši. Bet kādas nodarbības tev notiek šeit? Ar ko tu strādā? Tas būs savu veidu fitness, fizisko aktivitāšu nodarbības. Man patīk, ka tā vēl saka. Un treniņi, noteikti būtībā treniņi. Tur ir programmiņi, piemēram, sarakstīts, kur mēs... Jā, tas ir mūsu menju, vakar menju, un tad es parasti salieku menju, ko darām, kā darām, un būtībā pārvaram pretestību, cīnāmies pret gravitāciju. Man patīk teikt, kad ceļam dzelžus, ceļam hanteles, pilnām kaut kādus atkal dziļās muskulatūras vingrinājumus, kaut kas no kardio, tāds funkcionālais fitness. Bet kā tev te vīrieši, sievietes? Mums ir dalīta jauktais kolektīvs, mums nāk gan sievietes, gan vīrieši, un tad attiecīgi, ja piemēram puišiem ir interese vairāk pastrādāt uz tādu zonu, man uzreiz ir pielāgojumi treniņām, tad ir meitenes, kas nāk, un meitenam arī aktuāls kaut kādas ķermenī citas zonas, ko vairāk pievērst uzmanību. Bet kopumā cenšamies visam ķermenim iet cauri, tā lai mēs esam vispusīgi nodarbināti, jo mācāmies gan lēkt, gan pacelt kaut ko smagāku, gan noturēties plankā. Daudz un dažādi. Tā biblioteka ir milzīga, ko var darīt.
Un, kā man patīk, galvenais ir ierasties. Atnākt, tad tu to stundu vari nedomāt, tu vari tikai darboties, izbaudīt mūziku, izbaudīt kompāniju un gal galā izbaudīt uzdevumus un sajūt, ka tu kļūsi stiprāks. Un es saprotu, ka tev ir arī grupa ar cilvēkiem, kuriem ir veselības problēmas. Jā, man ir arī grupa ar meitenēm, kas ir ar onkoloģiju bijuši saistītas, vai tā ir aktuāla, vai jau izslimota. Vai, jā. Un tur tiešām man ir liels prieks ar viņām strādāt, jo arī tur meitenes redz, ka ir turpinājums tam visam, ka tas nav vienvirziens, vai ne, un ir atbalsts vienai ar otru parunāties, kā iet un ko iet. Es būtībā ar savu milzīgo enerģiju un pozitīvismu cenšos to ikdienu padarīt vieglāku un tādu tā kā gaišāku. Man ļoti patīk ar meitenēm strādāt šeit ar viņām, jā, kad es redzu, kad ir tas dzīves spars un gribas spars cīnīties, taisīt, darboties un iedvesmojoši. Jā, ka labprāt strādā ar šo grupu. Jā, pilnīgi. Es kaifoju par viņu. Es ceru, ka mums vēl turpināsies sadarbība. Tas ir dzīvības kokam atbalsts. Jā. Un man uzrunāja, man īstenībā divu domu nebija. Tur varētu, nevarētu. Tas ir izaicinājums, jo pirmajā reizē man bija sataisīt baigā programma. Esmu pieredzis, tur tagad visi var to. Atnākam, sākam, un meitene saka, es šito nevaru. Un man uzreiz galvā tā, paga. Bet man ir tā īpašība, ka es labi jūtos nevis stresa situācijās, bet tādās, kur ātri jāpieņem cits lēmums, ir kaut kas jāizdomā, kaut kas savā ziņā tāda improvizācija. Jā, un ja godīgi, visu dzīvi ir viena improvizācija. Un pa lielam, jā, tā ir vieglāk. Galvenais jautājums īstenībā, vai pie tevis vēl var nākt? Ir kāds brīvs vietiņš, kad kāds tagad skatās? Jā, vienmēr var uzrakstīt. Jā, jo nāk vasaras sezona, tad vasarā bieži vien ir, kas tiešām nododās dārza darbiem, kārtīgai atpūtai. Un tad kaut kur parādās kāda vietiņa brīvā. Bieži vien kāds students atkal pavasarī atnāk, atkal kāds aiziet dārza darbos. Tagad jāpajautājās. Vienmēr var pajautāt. Jā. Bet es zinu, ka arī šajā zālē tagad strādā tava sieviņa. Jā. Līga. Līga strādā, jā, Līga arī izmācījās. Viņa B kategorijas trenere. Un viņai lēnām top sava vieta, kur darboties. Viņa pagaidām šeit darbojās, bet mēs nevaram arī sadalīt. Varam sadalīt, bet būs produktīvāk, kad viņai būs sava vieta. Viņa grib vietu ar logiem. Jā, viņa grib vietu ar logiem. Mums šeit, diemžēl, logu nav, kas savā ziņā arī savu burvību, bet logi noteikti būtu forši. Un tad būtībā viņai būs savu sporta zāli, un tad jau info sekos. Bet pie viņas arī var trenēties. Jā, pie viņas arī var trenēties. Jā, jau tagad var nākt. Jā. Skatījos, ka viņa arī piedāvā cilvēkiem, kuriem nav iepriekšējais pieredze. Jā, tieši tā. Ar iesācējiem sāk. Jo būtībā viņa ar savu sportisko ceļu sāk satiekoties ar mani, un tad būtībā viņa arī var tā teikt, ka ir sev labi attīstījusi gan zināšanās, gan fiziski no iesācēja. Jā, un viņai ir pieredze, kur arī kā ir vingrot pēc grūtniecības. Tā. Jā. Viņai ir tāda, tā normāla sievietes pieredze visam, kam ir cauri iet, tā kā viņi sapratīs tos, kuriem ir līdzīgi. Tur, ka tu tā neesi piedzimis sportists. Jā, un īstenībā tas arī daudz uzrunā tos cilvēkus, kad līdzvērtīgi būtībā. Es esmu uz sportu kopš 14 gadiem, un tie jau būs 20 pāri gadi. 20. Reiz pat jāpadomā, 23 laikam. Un viegla atletika, cīņas sports, svaru zāle. Starp citu, šeit bija pirmā sporta zāle, Elimežos, Efekts. Haralds Bruņinieks viņu atvēra. Un es biju šitik liels puika, tāds mazs puika, un tēvs man paņēma līdzi. Un laikam man tur radās pirmais vīriešu etalons tāds, ka wow, sviedri, muskuļi, testosterons, kad te ir darīšana. Ka tā ir jābūt. Ka tā ir norma, kad vīrietim ir jābūt spēcīgam un jāspēj parūpēties par sevi, par līdzcilvēkiem. Jā, skaidrs. Un tu vēl arī skolā strādā vai baseinā? Es strādāju. Es vairs nestrādāju skolā. Jā, es strādāju, pirmā skolas pieredze bija Katvaros. Gadu nostrādāju Katvaros speciālā skolā. Biju, teiksim tā, nakts audzinātājs. Es biju audzinātājs, man bija auklīte. Un 56 bērni. Un tad es 2 reizes nedēļā liku gulēt bērnus vecumā no 4 līdz 24 gadiem gulēt. Arī bija lieliska pieredze. Tur bija pamperu mainīšana, konfliktu risināšana, šūpuļdziesmu dziedāšana. Smags īstenībā darbiņš. Jā, tur ir ko darīt. Tur, tā kā man pirmā pieredze, tā bija tāda
kas tad notiek. Jā, bet redzīs, es pat negribu teikt izturēju. Kaut kā es labi sapratu ar viņiem. Jā, arī viss bija labi. Un viss bija labi, viss bija forši. Tur nomainījās nedaudz vadībā, tad arī bija iespēja sākt strādāt Limbažos peldbaseinā, un tad attiecīgi arī tuvāk mājām. Kad tagad strādā peldbaseinā? Nē, atkal ne. Es aizgāju prom. Es strādāju gan Limbažu peldbaseinā, gan skolā. Skolā bija sporta skolotājs peldbaseinā, sākumā glābējs, pēc tam instruktors. Atnāca Covid. Tad mums katram bija jāizdara izvēle, un es pieturējos pie savas izvēles un ļoti priecājos par viņu. Un man nācās aiziet no abiem darbiem. Un tā es aizgāju no abiem darbiem. Dabūju darīt ļoti interesantus darbiņus. Man patīk, man ir stāsts, kā es braucu uz Ostu strādāt. Es braucu uz Ostu strādāt, krāmēt Amerikas konteineru kuģus, bet, lai iebrauktu ostā, tev vajadzēja vakcīnu. Lai robežai tikt pāri. Bet viņai vajag cilvēku, kas strādā. Nu, tad es tā kā tāds meksikāns ar augstāko izglītību bagažniekā noslēpies zem somām. Tas īstenībā tagad būs likuma pārkāpums, ko es stāstu. Vai tu var stāstīt? Bet tas ir labs stāsts. Mēs pārbraucam pāri robežu, un es eju strādāt uz kuģi, un atkal braucu ārā, atkal noslēpies bagažniekā, lai varētu tieši to robežu punktu pārbraukt. Nu, ostā ir savu iekšējā robežu kontroli. Nu jā, viņam vajag strādnieks, man nav vakcīna, un tā es tur pakaltūrēju. Vēl dažādi gadījumi darbi, paralēli biju bezdarbniekos un veidoju šo projektu. Man bija sapnis, ka es gribu. Tad atkal sakārtojās viss, kad varu, kad Covid beidzās. Jā, man bija atbalsts no valsts un esam šeit. Jā. Skaidrs. Un tad šis ir mans pamatdarbs. Jā. Sapratu. Redz kā. Jā. Tas saucās, es atceros, tev baseinā redzējis, un domāju, gan jau joprojām. Tā tad nē. Nē. Kaut kas mainījies, jā. Kaut kas mainījies. Bet kaut vēl kas ir mainījies, tu esi kļuvis par aktieri. Jā, tas ir. Augstākajā Limbažu teātra aktieris, jau otrā loma, drīz būs pirmizrāde. Drīz būs pirmizrāde, jā. Laivu pie prezidenta pils, mīļi, visu aicinu, gaidu 1. maijā. Ir Facebookā jābūt, ne, laiki un afišai cikos un kā, jā. Tur ir jauni izaicinājumi. Ja iepriekšējā izrādē biju pozitīvs iedomu tēls, ar smaidīgs, tad šajā izrādē būs kaut kas pilnīgi pretējs atkal. Jā, man izaicinājums forši kārtējais. Paldies Indrai, ka viņa man uzrunāja. Režisorei Indrai Ābele. Jā, noteikti būs. Lai teikt, nespoilotu un neizrunātos par ātru, tad forša jauniešu savā ziņā drāma. Bet pieaugušiem arī būs interesanti. Būs redzēt, ko pieaugušajiem, pieaugušajiem būs ko redzēt un noteikti iesaka atnākt apmeklēt. Jā. Bet kāpēc vispār? Kāpēc tagad ienāk pilnīgi kaut kas cits, kaut kas jauns? Kāpēc? Es pat nezinu, kur man neteiksim tā, ka ātri apnīk kaut kas, bet es gribu savā dzīves laikā daudz ko pabaudīt. Tas ir pats teātris māksla, izaicinājumi, jo tikko tu saņem jauno tekstu, kas ir jāmācās, tu pirmais ir plāts, kā lai šito visu dabū galvā, darot, tev aiziet. Mēs būtībā, man patīk teikt, mēs netrenējam ne tikai muskuļus, bet arī šito. Un tas atkal ir savs kārtējais treniņš, pelēkai vielai smadzenēm. Spēt atcerēties, uzdrošināties. Jā. Bet kā tu jūties uz skatuves? Tas tev kaut ko ir tā kā devis? Es jūties bagātinājies. Ja jau otrai lomā es piekrītu, tad jau tā kā... Es pilnīgi noteikti. Jā. Bet ko tas dod? Kāpēc un ko tas dod? Man patīk astroloģija. Es salikšu to visu tūliņ kopā. Man viena draudzene Smiltenē nodarbojās ar astroloģisko karšu veidošanu. Esmu tāds savādāks vīrietis. Man varbūt mazāk interesē dzelžs, man vairāk šis ezotēriskais uzrunā. Un tur arī viens no aspektiem bija teātris, mākslas skatuve. Un tad es tā pamanīju, ka šeit ir man izdevība izpausties tādējādi. Un tas mani raisa tādu kā, enerģiju, tādu piepildījumu, jūtos dzīvs. Kaut kā tā. Tā tik vienkārši patiesībā. Tas ir pavisam ļoti vienkārši. Interesanti. Jā. Ir jādara lietas, kas tev aizrauja, kur tev velk. Tas ir kā magnētiņš. Un man velk, galā arī, ja man velk nomainīt darbu, tad jāmaina darbs. Ir viss. Tur nav divu domu. Un tāpēc man arī bijuši 12 profesijas. Ja es kādu rītu pamosos, es negribu iet uz darbu, tad viss es domāju, ko darīt. Nevis sakošu zobus un pacīnos. Tie laiki beigušies, kad tā bija smukāk. Man patīk darīt tā, kā es gribu mazliet citreiz peldēt pret straumi. Jā.
Un tu esi arī tētis, vai ne? Jā, tas ir, man liekas, tāda svarīga loma, ka tu tad arī runā mēs. Nu, tā kā skaidrs saprotu, ka tu runā par ģimeni. Jā, arī, ka jūs esat tādi cieši. Brīnišķīgiem dēliem, jā. Un skatoties, kā dēli aug, ir ļoti liels lepnums. Liels lepnums un pateicība sievai par to, kādus cilvēkus viņi ir izveidojusi. Jo es jau būtībā, es tur esmu, es noteikti esmu, es piedalos arī audzināšanā, bet galā tā ievirze ir no sievas, tā ir runāšana. Arī es esmu iemācījies runāt par attiecībām, par nenoklusēt sajūtas, jo bieži vien tās sajūtas tiek noklusētas un tas stresa katliņš uzaug tik liels, ka tiešām ir sprādziens. Un ir vērtīgi parunāties. Un mums katrs vakars beidzās jau cik gadus, teikšu godīgi, 15, 16. Kāds ir tavs dienas prieciņš? Tu ej gulēt un izrunā, kāds tev ir dienas prieciņš. Un tādējādi tu noskaņo sev uz tādu pozitīva vaiba, sajūtas, nekā man bija bailes, es tur kaut ko sliktu sadarīju, sastrādāju. Bet tu drīzāk pieķer tos pozitīvos mirkļus. Un tad viņi kaut kā aizvien vairāk un vairāk parādās. Jā. Tad jūs reāli darat to, tā kā parasti iesaka tur visādi padomu, kā dzīvot labāk, ja jūs to reāli arī precīzi praktizēt. Viens ir, ka tu, TikTokā žurnālos, kur vēl parasti skatās tos padomus, kā vajadzētu, viens jau, ka tu izlasi, bet vai tu praktizē. Un, jā, tas ir tā atslēdziņa, tā ir praktizēšana, un tad arī viss notiek. Jā. Bet mūsdienās jau arī, viss TikTok, viss sociālajie mediji, viss. Ir tas, ka daudz tur visu laiku diskutē par attiecībām, diskutē par sievietēm, par vīriešiem. Tā kā mēģina pretnostatīt, kādas tur tās sievietes, kādi tur tie vīrieši. Un viens ar otru nekad tur nav apbiedāti. Mēģina izstrīdēties, kurš ir labākā sabiedrības daļa. Jā, protams. Vai tā. Bet kā tu jūties? Es domāju, es kā vīrietis, par mani kā vīrietis, ko man vajadzētu, kā man vajadzētu. Es esmu kategorisks, es neuzstādu savu stereotipu, esmu vīrietis, man tagad ir jāpatīk, nezinu, mašīnas, dzelži, kas vēl man asociējās, vai es mājās nemazgāju traukus, tāpēc, ka esmu vīrietis. Nē, mēs pienācīgi sadalām pienākumus, mēs esam līdzvērtīgi viens ar otru, arī bērni ir līdzvērtīgi, mēs viņus nenostādām tur kaut kur zemāk, tu esi sīkais, tu klusē. Mēs ar viņiem runājam kā ar pieaugušajiem, un tad līdz ar to mēs no viņiem dabūjam arī pieaugušu cilvēku attieksmi. Un, tas pats datorspēles, kad spēlē, es saku, jābeidz ir apmēram. Viņš māk paskaidrot, tev nē, tēti, man vēl bišķiņ tur tā un tā un tā. Neiet konfliktos. Un jebkurš kategorisms ir nenobrieduši cilvēku pazīmi būtībā. Un mēs esam ļoti pieņemoši par lietām, kas notiek apkārt. Par cilvēkiem, kādi nāk pretī mūsu ceļā, un nevis mēs tur viņus mēģinām, aprunāt vai kaut kā tā, bet drīzāk analizējam, ko mēs no šīs situācijas varam mācīties. Visa dzīve ir viena skola. Bet tas, ar ko tu nodarbojies, lielā mērā ir arī saistīts ar veselību, arī ar sieviešu, vīriešu veselību, kas pie tevis nāk. Bet kas tur ir ar to vīriešu veselību? Jo tā, man liekas, tāda tiešām problēma, ko par maz runā, ka vīrietis kaut kā negrib pie tā ārstiet. Taisnība. Trakums. Tā ir īstenībā, jā. Vīriešiem bieži vien ir tas, ka viņi paši visu var. Grūti ir palūgt palīdzību, ja kaut kas ir. Tas ir viens, otrs ir tā fiziskā veselība, bet man prieks par čaļiem, kas nāk pie manis, ka viņi to apzinās, kad ir iegurnis, ir jāizvingrina, jākustina, no šejienes viss sākās dzīvība. Mēs jau šeit iesmējamies par kādu vingrinājumu, kam tas šitas šovakar, saka, piekdienas vakars izkustina. Tā caur humoru tu pieeji tām nopietnām lietām un saproti, ka tas ir pavisam normāli. Un arī tev večiem vajadzētu saprast, ka darbs nav fiziskās aktivitātes, darbs ir darbs. Tev vajag paralēli atrast laiku sev. Un galā, ja tu neparūpēsies par sevi, tad nevarēsi par citu parūpēties. Lai cik tas varbūt tā banāli un vienkārši izklausās, bet tas ir tieši tik vienkārši. Sevi ir jānoliek kā prioritāte. Nevajag galējībās iet, bet nepārspīlēsim, bet tādā. Savām baterijām jābūt uzlādētām, jo tagad arī es biju ieplānojis atvaļinājumu. Un man kaut kur atnāca teiciens, ja tu neieplānos atvaļinājumu, tad ķermenis tavā vietā ieplānos. Un es arī pagājušajā gadā diezgan, teikšu tā, riebīgi saslimu, es pat nezinu no kurienes, bet tad es saprotu, ka es biju pārstrādājies, nebija laiks paņēmis brīvdienas, gribās atkal, dot čībā, visu laiku, kā saka, dot gāzīt grīdā, bet redz,
Arī surfers kādreiz nokāp no vilni, lai nedaudz atpūstos, sagatavotos nākamajam burvīgajam braucienam. Nu, tad dzīvē ir tas pats jādara. Kādreiz ir jānokāp no piedestāla, jāatpūšās, un tad jau tad viss forši notiek. Jā. Bet tagad pavasaris kaut kā, man liekas, cilvēks sajūtās enerģiskāk un gribās kaut kur tā kā vairāk kustēties, kaut ko sportot, pilnīgi noteikti. Jā. Paskaties, kāda mums aizvakar, kad bija saule. Visi cilvēki uzreiz tik priecīgi. Mēs jau visi esam beigas saules ēdāji īstenībā. To var atzīt vai to var neatzīt, bet tikko debesis ir zils, tad sajūtas ir labas. Jā, un tad pavasaris ir kā lielisks tāds. Bet kā piespiest sev kustēties? Tev jau pašam it kā tā nav problēma. Tu vienmēr to esi gribējis, ne? Jā, bet zini, kā Linda sanāk, es esmu citreiz kā kurpnieks bez kurpēm, jā, vai kādi vēl tie teicieni. Es dzīvoju sportzālē, bet nevienmēr sanāk laiks sev. Tad es bieži vien pieslēdzos pie kādā klienta kopā, jo mums ar visiem tādas foršas attiecības. Esmu mierīgi ar tevi vadīt treniņu un paralēli ar kopā ar tevi strādāt. Tas tādējādi arī tevi motivē darboties. Un, bet ieteikt cilvēkam kaut ko darīt, es ieteiktu sākt ar mazumiņu. Pilnīgi noteikti nevajag uzstādīt tādus nenormālos mērķus, piemēram, 4 reizes nedēļā pa stundai tagad apmeklēšu sporta zāli, tas ir daudz. Mazumiņš un regularitāte. Tas pat var būt 15-20 minūtes, kaut kas pavisam vienkārši. Pietupieniņš, atspiešanās no sienas, piecelšanās no krēsla. Un regulāri pieturēties pie tām darbībām, un tad arī būs rezultāts, tad veidosies tā jaunā enerģijas plūsma, un tad arī varēs vairāk izdarīt. Es reizēm domāju par tiem maziem vingrinājumiem, ko, piemēram, darbā tu tur, man ir tādas, lai pieceltos drusciņi izkustētos, salikt muguru tā kā vietā, jā. Un es domāju, it kā tas ir ārkārtīgi maz, bet laikam reizēm... Tas ir maz, bet tas ir kaut kas nekā nekas. Jā, tas ir kaut kas nekā nekas, un turpina to darīt. Katram ir jāatrod savs kaut kāds, jā. Bet mēs runājam ar Kalvi, ka viņš parādīs kādu vingrinājumu, ko tiešām, jebkurā brīdī varbūt, lai izkustētos tad, kad varbūt tu sēdējis ilgi vai kaut ko ļoti vienveidīgu darījis. Jā. Nevienmēr nav jāsēž, var arī būt, ka tu kaut vai, es nezinu, kaplē dārzus, bet vienalga vajag. Kaut ko pamainīt atkal. Ko varētu tādu izdarīt? Labi, tad Kalvs padomās, un tad mēs tā kā parādīsim, ko viņš iesaka. Jā, noteikti. Jā, uzdevumi, ko runājām, ko varētu darīt, jebkādos apstākļos, un būtībā visiem mājās ir divāns gulta, mēs varētu sākt ar visam vienkāršiem uzdevumiem. Vispirms padarbosimies ar kājām. Linda, te būs 5 pietupieni. Piecelšanās no krēsla, no dīvāna, hop, dziļi iesēdies, izelpiņā lejā iesēžamies, un ar izelpu augšā vēl 2. Smuki iesēžam, jāstrādā lielie augštilba muskuļi, strādā hamstrings, un tie bija 5. Tā kā jau piecelties no krēsla, jau ir vingrinājums. Jā, tik elementāra lieta, bet tu viņu var padarīt intensīvāk, var pielikt klāt reizes, var paņemt kaut ko smagu rokās, attiecīgi tā mēs viņu varam apgrēdot. Otrs būs korsetē, liec rokas uz dīvāna malās, skaties. Ievelc iegurnīti, hop, šādi, paskaties, šeit ir atšauts, sasprindzini korseti. Dibanu nevajag atšaut, jā? Jā, neatšaujam dibanu, labi. Sasprindzini korseti, savelc vēdru un pievelc sev. Uz vienu pusīt, hop, uz otru. Un uztaisam 10 kopā. Tas bija 3, 4, arī zelpu. 4, ļoti labi, Linda, turpini. 5, 6, 7, 8, vēl 2, 9 un 10. Burvīgi. Tālāk, tātad korseti mums ir padarbināti, kājas mums ir padarbināts, vai kaut ko pleciem. Mēs ņemam vai nu dīvānu spilvenu, vai puķvāzi, vai jebko, kas ir mājās, un caur pietupienu, Linda, ko mēs darīsim, ietupjamies un izceļam virs galvas. Hop, 1, jā, aiziet, turpin, hop. 2, arī uztaisīsim 5 reizes. 3 augšā izelpa, iesēdies. 4, un tad vēl pēdējo, hop. 5 elementi. Un mēs esam pavingrojuši. Jā, tieši tā. Super. Skaties, un šito visu var izdarīt 2-3 reizes, tādos kā aplīšos. Un būtībā tu izai cauri visam ķermenim un var izmantot inventāru mājās, var nākt pie manis uz zāli. Bet tev arī neko nevajag vispār šitam visam. Vienkārši tu esi jau pavingrojis. Tieši tā. Super, Kalvi.